Sveiki! Sakarā šajās dienās notikušo Air Baltica megazādzību, kas Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksās kaut kur starp 200 un vairāk nekā 600 miljoniem eiro, kas būs tā nauda, kuras nebūs ne skolām, ne bibliotēkām, ne pensijām, ne zālēm, ne medicīnai, nekām citam. Tātad gan saistībā ar šo te pēdējo dienu zādzību, gan visām tām skaļajām lietām, kas ir atklātas kaut vai tikai pēdējā pusgada laikā vien, ir virkne man grāmatu lasītāji, kas jautā, kāpēc tas tā notiek? Klau, nu tā Klato, kaut vai paņemsim tavas grāmatas, tur ir skaidrs, ka tur ir noticis tāds noziegums, tāds noziegums, tāds noziegums. Un štruns par tām tavām grāmatām, ko te paskatāmies apkārt. Te nozog 200 miljonus, te 300, te 600, te 50, te kaut ko vēl stipri vairāk. Kāpēc neviens netiek saukts pie atbildības? Kāpēc faktiski neviens nesēžas uz apsūdzēto sola? Kāpēc visas tiesību sargāšanas iestādes un specdienesti, valsts drošības dienesti, kuriem, kā saprotams, no nosaukuma vajadzētu rūpēties par valsts drošību, gar to visu neliekās nezinis? Un es atbildēšu ļoti vienkārši. Ja jūs mākat lasīt, tad saņemieties, aiziet uz grāmatnīcu vai uz Jāņa Rozes e-grāmatnīcu un nopērciet vienu vienīgu grāmatu, kas jums neizmaksās par 10 eiro. Tā ir šī te grāmata, kas jau kādu brītiņu ir atrodama grāmatnīcās. Manuprāt, vēl viņa nav pilnībā izpirkta, kaut kur kaut kāda eksemplāra noteikti vēl ir sameklējama. Kāpēc es jums norādu tieši uz šo te grāmatu ar puspliko Ilmāram Rimševičam gauži līdzīgo personāžu uzvāku? Jo, kā zināms, Ilmārs Rimševičs kā reiz ir tas retais izņēmuma gadījums, kur cilvēks ir aizturēts, ir apsūdzēts, ir arī pirmā instancē notiesāts. Tad mums vajadzētu tā kā gavilēt par to, ka reizēm, viss notiek tīri labi. Šī grāmata jums kā reiz detalizēti un precīzi atbildēs uz jautājumu, kāpēc par visām grandiozajām mahinācijām, Latvijas valsts apzakšanām un nozakšanām neviens pie atbildības netiek saukts. Tas gluži vienkārši ir tāpēc, ka jūs droši vien esat dzirdējuši terminu mafioza valsts, kuras ir kaut kur tur LR-atā, kaut kādā trešajā pasaulē, vēl nezinu kur, ar ko mums nav nekāda saistība, paldies Dievam. Nē, šī grāmata uzskatām un precīzi parāda. Šī te, ja kāds nepaspēja pamanīt, šī te grāmata savās netik šausmīgi daudzajās lappusēs uzskatāmi apliecina, ka tieši mēs esam tie, kas dzīvo mafiozā valstī, kur pie varas ir noteikta cilvēku suga, kas var atļauties gandrīz visu. Nē, ne pilnīgi visu, bet tikai gandrīz visu. Un šai cilvēku sugai ir ļoti, ļoti jāpacenšas, lai izdarītu kaut ko tādu, kas šajā vilku barā un šajā vārnu kompānijā, kura citai acī neknābi, tiktu atzīts par nepiedodamu noziegumu. Ilmārs Rimševičs netika saukts pie atbildības ne par visu to, ko viņš izdarīja un neizdarīja ar Banku Baltija, lai gan šī viņa labākā gadījumā nolaidība, sliktākā gadījumā korumpētība Latvijas valstī izmaksāja 100 miljonu. Ilmārs Rimševičs netika saukts pie atbildības arī saistībā ar Pareks bankas krahu un tās savdabīgo glābšanu, kur tieši Ilmāra Rimševiča vainas dēļ no Latvijas aizplūda 100 miljonu eiro. Ne par ko no tā Ilmārs Rimševičs sodīts un saukts pie atbildības netika.
Ilmāra Rimšēviča problēmas sākās tajā brīdī, kad viņš iedomājās sevi par daudz pārāku, augstāku un nozīmīgāku nekā pārējā mafiozā valsts vadība. Tieši tajā brīdī sākās viņa problēmas. Tieši tajā brīdī Ilmāra Rimšēviča sāka izsakot, noklausīties, kā tagad izrādās nelikumīgi, bet tas, protams, Juras Tukāna prokuratūrai un nelustrētajai Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas tiesai nebija nekāds šķērslis. Tieši tad Ilmāru Rimšēviču sāka pilnā sparā izsakot. Un arī tad tas vēl neko nenozīmēja. Ilmārs Rimšēvičs tika noklausīts, visas viņa kukuļošanas sarunas tika ierakstītas un noliktas plauktā. Plauktā tās stāvēja vairākus gadus, līdz pienāca brīdis. Un vai nu Ilmārs Rimšēvičs izstrādāja kaut ko tādu, kas vairs nebija piedodams un izkrita no šī te vilku bara un vārnu kompānijas. Vai arī, kas arī ļoti ticams, Ilmāru Rimšēviču primitīvi pasūtīja kāds par viņu augstāks, agresīvāks un maksātspējīgāks personāžs. Un tad arī Ilmārs Rimšēvičs tika aizturēts, nopratināts, apsūdzēts un pirmā instancē notiesāts. Vēlreiz atkārtoju, ne par Banku Baltija, kuras epopeja šajā grāmatā sīki smalki aprakstīta, un par ko Ilmāram Rimšēvičam tiešām vajadzēja sēdēt garus gadus. Ne par Eksbankas tā saucamā glābšana, par kuru, kas atkal šeit ir aprakstīta, par kuru atkal Ilmāram Rimšēvičam vajadzētu garus gadus sēdēt. Viņš netika saukts pie atbildības. Pie atbildības viņš tika saukts par pilnīgi kaut ko citu tad, kad tas bija vajadzīgs, kad izrādījās, ka Ilmārs Rimšēvičs vairs nav tā vārna, kurai citas vārnas neknāps acī. Tad arī Ilmāru Rimšēviču norakstīja, izrakstīja un atsēdināja, visticamāk arī iesēdinās. Ja, protams, Ilmārs Rimšēvičs neatradīs pareizās durtiņas, pie kurām pieklauvēt un tur kaut ko aiznest vai kaut ko sarunāt. Tāds ir tiesiskums Latvijas Republikā 21. gadsimta 3. gadu desmitā. Tur nav ne smakas, ne no kāda tiesiskuma, ne no kāda taisnīguma. Tā ir caur caurēm korupta, mafioza valsts vara. Un tāpēc nevajag brīnīties, ka Air Baltica gadījumā šie te 200, 300 vai 600 miljoni eiro tiek nozakti, un liela daļa no viņiem draudzīgi sadalīti, tieši tāpat, kā tas ir noticis, nu jau jāsaka, daudzos desmitos, pat 100 milzīgu mahināciju, kuru komplekts un kopums agri vai vēlu Latvijas valsti tās pašreizajā izskatā piebeigs. Visu labu!